Viņiem būtu jāredz pirmām kārtām Sigulda rudenī, jo tā ir arī vieta, uz kuru es katru gadu rudenī gribu aizbraukt daudzreiz vairāk nekā man sanāk 2-3 reizes. Tā ir tiešām fantastiska vieta. Noteikti Kuldīga, kur ir jāredz Ventas rumba. Ja es nemaldos, tad nav augstākais, bet Eiropā platākais ūdenskritums mums ir Latvijā. Vēl es noteikti ieteiktu apceļot visas Latvijas pils. Tas gan nav iespējams izdarīt vienā dienā. Jūra saulrietā. Protams, ir daudz veids pasaulē, kur ir ļoti eksotiski saulrieti, bet Rīgas jūrmala tomēr ir mana mīļākā vieta un mans mīļākais saulrietis. Tas, kas ir Latvijā, kas šodien Eiropā ir ļoti maz, un arī, teiksim, ja mēs paņemam bišķi uz austrumiem, Krievijā, tas ir nesagandētā vide. Hektāriem un hektāriem skaisti pūru meži, Paugurāju novadi, kuros nav cilvēku rokas, karus ir minimāli, un paceļojot jebkuru pa Eiropu, nekur nav iespējams kaut ko tādu ieraudzīt. Tā ir dzīva daba, kur var dzirdēt sienāzi un pilns gaiss ar putniem, un vismazākie kukainīši staigā gar kājām. Labrīt, Latvija! Pareizs laiks 8. Latvija ir neliela valsts pie Baltijas jūras ar senu vēsturi un bagātām tradīcijām. Šeit jūs atradīsiet visdažādākos turisma objektus, kas interesēs ikvienu. Ja jūs vēlaties izbaudīt dabu, šeit ir gan mierīgais Rīgas jūras līcis, gan atklātā Baltijas jūra, gan dabas parki, gan straujas upes, gan ezeri, kuru krastus rotā plaši meži. Šeit jūs atradīsiet senas viduslaiku pilis, skaistas baznīcas, vēsturiskas pilsētas ar lieliskiem arhitektūras pieminekļiem. Šī filma jums palīdzēs iepazīt Latviju, tās iedzīvotājus, vēsturi un kultūru.